Labvakar, godājamie skatītāji! No Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Jelgavā jūs uzrunā Kārlis Streips ar raidījumu Novadi izvēlas. Mēs jau esam šajā sērijā runājuši ar politiķiem no Jelgavas pilsētas, kur es aizmirsu pajautāt, kāpēc tas tā ir, ka tiklīdz tiek vienam luksaforam cauri, jau ir nākamais sarkanais luksafors. Šovakar runāsim ar Jelgavas novada pārstāvjiem, kuri varbūt varēs atbildēt uz to pašu jautājumu, lai gan nav atbildīgi noteikti par satiksmes organizēšanu pašā Jelgavā. Jums būs izvēle 6 saraksti Jelgavas novadā pašvaldību vēlēšanās. Vienīgais, kas nav atradis pa vajadzīgu atsūtīt kādu aprunāties ar mums šovakar, kārtējo reizi ir Saskaņas centrs, kurš acīm redzot šajās sarunās nevēlas piedalīties gandrīz vispār. Toties pārējie 5 saraksti ir pārstāvēti no Nacionālās apvienības visu Latvijai TB-LNNK pašreizējais novada domas deputāts Aigars Strupulis. No Reģiona alianses pašreizējā deputāte Aija Tračuma. Labvakar. No Zaļo un Zemnieku savienības pašreizējais deputāts Ziedonis Caune. Labvakar. Un 2 kandidāti, kuri nav pat Labandomē, no Reformu partijas Inese Varslabāne. Labvakar. Un no Vienotības Madars Lasmanis. Labvakar. Labvakar jums visiem 5. Kā vienmēr mēs sāksim ar iespēju jums katram 3 minūtes uzrunāt jūsu vēlētājus, un mēs sāksim, Strupuļkungs, ar jums. Lūdzu. Labvakar, cienījami Jelgavas novada iedzīvotāji. Es pārstāvu Nacionālo apvienību, kurš sastāvēja visu Latvijai un Tēvzemē brīvībai LNNK partijas. Šobrīd esmu domas deputāts un strādāju sasaukumā jau 2. sasaukumu par prioritātēm, kas ir paredzētas turpmākajos 4 gados no mūsu partijas. Pirmkārt, kā ir redzams programmās, tā ir drošība, izglītība un pārticība, jeb darbs uz vietas novadā. Par drošību jāsaka, ka mums iepriekšējā sasaukuma domē ļoti labi izdevās nodrošināt municipālo policiju, izveidot. Tā pilnībā mūsu lielo novadu ir nodrošinājusi ar kārtību 13 cilvēku sastāvā tikai. Kas attiecās uz izglītību, tad šeit ir arī ļoti daudz, kas izdarīts iepriekšējā domē, bet ir vairāk jāstrādā tieši uz to, lai pašā novadā iedzīvotāji strādātu un atrastu sev nodarbošanos. Principā noliecu galvu un noņem cepuri to privāto saimniecību priekšā, kas paši audzē gan sev, gan arī ir ko aizvest uz tirgu vai pārdot kaimiņam. Ļoti bēdīga situācija šobrīd ar ciematos pamestajām, nevajadzīgajām saimniecības ēkām, kur es domāju, ka te ir darbs pārvalšu vadītājiem, lai atdzīvinātu veco vai seno darba lauksaimniecības mazdārziņu kultūru, lai cilvēks būtu pats paēdis, un tad, kad cilvēks ir pārticis un paēdis, tad viņam arī rodās interesi, kas notiek apkārt. Vēl mūsu programmā ir paredzēts lielāka palīdzība daudzbērnu un jebkurā ģimenē, kurā ir mazās atlases. Tātad šobrīd no budžeta 12. gadā tieši ģimenēm ar bērniem tika izlietoti 340 000. Tā ir daļa no sociālās naudiņas. Tad mūsu partija ir uzstādījusi mērķi palielināt šo summu 4 gadu laikā par 15%. Summa nav liela, kopā tas varētu būt kaut kur 47 līdz 50 000 latu, bet arī... To arī, diemžēl, man jūs ir jāpārtrauc. Tračuma kungs, lūdzu. Esiet sveicināti, godājamie Jelgavas novada ļaudis. Reģiona alianse ir jauns politisks spēks, kuru 1. jūnijā notiekošajās pašvaldību vēlēšanās pārstāvēs 17 deputātu kandidāti. Šajās vēlēšanās mums ir izdevies izveidot spēcīgu profesionāļu komandu, kuri pārzina ne tikai savu darbības jomu, bet arī savā pagastā esošās problēmas.
kuriem ir pieredze, profesionalitāte, kā arī piemīt pozitīva domāšana. Visi deputātu kandidāti, strādājot katrs savā vietā, ir pierādījuši, ka ir spējīgi patstāvīgi pieņemt lēmumus. Mēs apzināmies reālo ekonomisko un sociālo situāciju mūsu novadā. Lai arī katrā pagastā ir savas specifiskās problēmas, par galveno uzdevumu esam izvirzījuši veidot novadu kā drošu, ekonomiski aktīvu un uz ilgspējīgu attīstību vērstu vietu. Lai to panāktu, esam izvirzījuši prioritātēs 8 būtiskākās nozarēs. Kā prioritāti izglītībā mēs saredzam saglabāt skolas un uzturēt pirmsskolas izglītības iestādes, piesaistīt dažādu fondu līdzekļus izglītības kvalitātes paaugstināšanai, kā arī materiāla tehniskās bāzes nodrošināšanai, atbalstīt interešu un mūža izglītības iespējas pagastos. 3 labākajiem vidusskolu beidzējiem piešķirt novada stipendiju. Lai palielinātu novada iedzīvotāju sociālo drošību, esam iecerējuši pievērst īpašu uzmanību ģimenēm ar bērniem, 1. un 2. grupas invalīdiem un personām, pensionāriem ar zemiem ienākumiem. Savukārt, lai novada iedzīvotāji varētu justies droši, vēl ciešāk jāveicina sadarbības starp pašvaldības, valsts policijas un privātajām firmām. Novadā ir iedibinātas spēcīgas sportiskās un kultūras tradīcijas, kuras mēs vēlamies turpināt, attīstīt un finansiāli atbalstīt, dodot iespēju ikvienam novada iedzīvotājam iesaistīties sporta un kultūras dzīvē, gan kā dalībniekam, gan kā baudītājam. Vēloties dzīvot saliedētā sabiedrībā, mums jādomā par integrāciju, pievēršot uzmanību tam, lai mazāk tautību iedzīvotāji nezaudētu savu identitāti, bet tajā pašā laikā būtu savas valsts un sava novada patrioti. Novada balsts ir novada uzņēmēji. Arī viņiem ir nepieciešams pašvaldības atbalsts. To mēs saredzam, rosinot uzņēmējus veidot uzņēmēju klubus savu interešu paušanai un ieteikumu virzīšanai pašvaldībā un valsts līmenī. Mairažotājiem un amatniekiem palīdzot veidot tirdzniecības vietas, pagastos un citviet Latvijā. Kopā mēs varam. Tālāk Caunas kungs, lūdzu. Labvakar, novada ļaudis Jelgavas. Lai varētu runāt par to, ko paredzam savā partijas programmā, vispirms jāatskatās arī uz paveikto, jo tieši iesāktajam plānojam turpinājumu. Pieminēšu kaut vai 7 lietas, kas liek man visbūtiskākās izdarītas iepriekšējos 4 gados. Esam sākuši risināt meliorācijas jautājumu, kas valstī nav risināts vairāk kā 20 gadus. Un Jelgavas novadā šis ir ļoti būtiska problēma, jo mums ir ļoti mālainas lauku zemes. Esam saglabājuši visas skolas, izglītības iestādes, attīstot, siltinot, nodrošinot tam jaunu materiālu tehnisko bāzi, un esam paredzējuši 2 skolēm Aizupē un Svētē būvēt piebūves, jo viņas ir vajadzīgas bērnu mācīšanai. No 5 komunālām kapitāla sabiedrībām izveidot viena, nodrošinot komunālo pakalpojumu kopumu visā novadā uz vienotiem nosacījumiem - ūdens apgāde, māju apsaimniekošana, atkritumu izvešana, jāturpina pilnveidot šī nozare. Atjaunot ūdensaimniecību no jau 12 ciematos, taču infrastruktūras projekti jāturpina tikpat intensīvi. Tagad vairāk domājam par ielu apgaismojumu, veloceliņiem, Elējas jauniešu iniciatīvas atpūtas centru. Tajos pagastos, kur bija nepieciešams izveidot pirmsskolas grupiņas bērniem no pusotra gada, tāds ir nodrošināts. Novadā nav rindas bērndārzos. Esam nodrošinājuši bezmaksas ēdināšanu visiem 5-gadīgiem, 6-gadīgiem un skolēniem līdz 4. klasei visās izglītības iestādēs. Mēs gribam panākt, ka bezmaksas ēdināšana tiktu nodrošināta 4 gadu laikā līdz 9. klasei. Piesaistot Eiropas finansējumu, esam renovējuši novadā visus kultūras un tautas namus, radīti vidi jauni pašdarbības kolektīvu izveide. Tāpēc tagad vairāk varēsim domāt tieši par kultūras darbinieku atbalstīšanu finansiāli. Jāatzīmē, ka Jelgavas novada pašvaldībai uz šo brīdi kopējais Eiropas finansējuma atbalsta projektu ieviešanā ir izdevies piesaistīt 20 miljonu latu, kopumā 220 projektos. Tas viennozīmīgi ir redzējums, ka vispirms vēlēsimies sakārtot infrastruktūru un vidi, radīt ērtu pieejamību visām nepieciešamajām uz vietas pagastā, labu skolu, tuvu mājām, ērtu kultūras namu, kur apmeklēt pasākums un pašiem darboties, nodrošināt atbalstu ģimenēm, sakārtot infrastruktūru, lai Jelgavas novadā būtu interesēts ienākt uzņēmējs. Mūsu partijas prioritāte ir ar savu darbu veidot stabilu pamatu gan ģimenēm, gan uzņēmējiem, gan visiem pārējiem. Paldies! Paldies! Vārslāvānas kundze, lūdzu. Labvakar, mani novadnieki! Labvakar, mani mīļie skolēni!
Es nevarēšu palepoties ar tik daudziem darbiem padarītiem novada labā, bet tas, ka esmu izskolojis pār 1000 skolotāju, skolēnu un ļoti ceru, ka viņi ir vērtīgi sabiedrības locekļi, arī to uzskatu par savu ieguvumu un arī panākumu. Par skolotāju strādāju jau 30 gadus. Mācu bērnus, jūsu radu bērnus, jūsu draugu bērnus. Un visu laiku man likās, ka tas arī man dzīves aicinājums. Un šajā izšķirošajā brīdī, es teikšu grūtajā tomēr brīdī mūsu valstī, man nāca šīs izaicinājums iesaistīties politikā. Un tad es jautāju sev, vai es drīkstu palikt malā? Ja es 30 gadus esmu skaidrojusi skolēniem, kad ir jābūt sabiedriski aktīviem, ir jāiesaistās politikā, jūs nedrīkstat stāvēt malā, no tā ir atkarīga mūsu dzimtenes nākotne. Un tad es sapratu, kad man tas ir jādara, un es apsolos to darīt godam. Mēs visi esam sarakstījuši labas programmas ar dižiem un cēliem mērķiem, bet kā tad savādāk? Bet, diemžēl, mūsu vēlētāji pēc tam tā īsti neizprot, ko tad dara īsti deputāts, kādi ir tiešie viņa pienākumi, kāda ir viņa atbildība par pieņemtajiem lēmumiem, kur mēs to īsti varam redzēt un saskatīt. Es nenoliedzu, doma ir padarījusi ļoti daudz, un es ceru, ka mēs arī varēsim dot to vērtīgo pienesumu. Bet, manuprāt, tas trūkums ir komunikācijas trūkums, caurspīdīguma trūkums, un cilvēkiem nav izpratnes par to, ko tad īsti dara novada deputāti. Tāpēc mūsu partija piedāvā šādu priekšlikumu, lai ieviestu jaunu kārtību komunikācijas uzlabošanai, lai viņa arī kļūtu mūsdienīgāk. Būtu ļoti vērtīgi, ja mēs varētu domas deputātu darbu redzēt tiešsaitē internetā. Tehniski tas ir ļoti vienkārši izdarāms un arī ar minimāliem līdzekļiem. Es domāju, tas satuvinātu varu ar tautu, jo, diemžēl, ir novērojama šī tendence, kad viss tā kā notiek, bet tauta ir tā kā nodalīta no varas. Tas arī ir visā valstī pēc maniem vēsturnieces novērojumiem. Šīs būtu ļoti labs solis, lai satuvinātu tautu un varu. Es domāju, ka arī cilvēki tad vairāk izprastu mūsu darbu, vairāk novērtētu, vairāk uzticētos mums. Diemžēl vārdu salikums tautas kalps ir kļuvis nedaudz tā kā nievājoša iesauka, un mūsu visu uzdevums ir tāds, lai tā tas nebūtu, lai cilvēki mums uzticētos vienmēr, ne tikai reizi 4 gados, lai viņi varētu sekot līdz mūsu darbiem, lai viņi varētu ierosināt savus priekšlikumus, lai viņi tā kā piesaistītos pašam procesam, kuram, diemžēl, viņi tagad piesaistīties tā īsti nevar. Es noteikti nevaru ierasties uz katru domas sēdi, ja es to vēlētos, ja es strādāju valsts darbā, tā kā daudzi citi. Un tas tā kā īsti iespējams nav darba laikā, vai arī saistībā ar citiem darba pienākumiem. Paldies, Svērslēns kundze. Un Lasmaņa kungs, lūdzu. Labvakar, mīļie novada ļaudis un mīļie TV skatītāji. Partija Vienotība piedalās šajās vēlēšanās ar 19 deputātu kandidātu sarakstu, kurā ir pārstāvēti visi 13 pagastu pārstāvi. Es uzskatu, ka visās jomās, kas mums ir ļoti būtisks, gan sociālajā uzņēmējdarbības, izglītības un visās svarīgākajās jomās mums ir pārstāvi. Un mūsu mērķis, kāpēc mēs esam vienojušies šajā mērķim piedalīties, mēs vēlamies, lai Jelgavas novadu padarītu par vietu, kur prieks dzīvot, strādāt un baudīt savu ieguldītā darba augļus. Jo mums šobrīd, es uzskatu, ka tomēr ir tā, ko kolēģi saka, ir tā plaisa, par kuru mums tomēr ir jārunā un nevar izlikties, ka viņa neeksistē. Un primārā lieta mums ir būtiski, ka katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits novadā, tāpēc primārais jautājums numur 1, ko Vienotība redz, kas ir jārisina, ir uzņēmējdarbības vides atbalsts, jo tikai caur uzņēmējdarbību un caur darba vietām, kas parādīsies novadā, atgriezīsies cilvēki un dzīvos, strādās, kas ies mūsu skolās, kuras mēs tik esam labi sakārtojuši, tik labi, ko sakārtojuši kultūras nams būs, kas pulcējās. Tā kā es domāju, primārais atslēgas vārds cilvēkiem ir vajadzīgs darbs, un tas, lai kā negribētos novada domas spēkos ir, sēsties pie viena galda ar uzņēmējiem, atrast kopsaucēju, lai katrs novada uzņēmējs, mūsu redzējums, ir jāspēj 4 gados radīt vismaz vienu jaunu darba vietu. Un tas ir ļoti, ļoti liels mērķis, kas uzskatu, ko mēs varētu paveikt. Jautājums numur 2, kas mums ir palicis pastarīšu lomā, ko mēs gribētu akcentēt, ir infrastruktūras jautājumi. Mēs daudzas infrastruktūras lietas esam kārtojuši, bet ceļi mums ir palikuši pastarīšu lomā, un, ja skatās budžeta griezumā, mums daudzās infrastruktūras jomās ir tiešām ar ko lepoties, ko mēs esam izbūvējuši, bet ceļu sektorā mums tiešām nav tāda nekāda labā piemēra.
Jautājums numur 3, par ko mēs akcentējam, ir tēma novada domas administrācijas reputācija un darbinieku attieksme pret apmeklētājiem. Tā ir būtiska tēma, ko mums gribam akcentēt, ka mums tomēr ir jāievieš kaut kāds ētikas kodeks, jo mums ir problēma komunikācijā gan ar iedzīvotājiem, un tā ir aktuāla tēma, kas nākošajā sasaukumā jādara. Jo te pieminēja labo piemēru, ka apvienot komunālā pārvalde. Komunālā pārvalde, jā, ir apvienota, bet viņa iznākusi gana smagnēja. Iedzīvotājiem es dzirdēju ļoti daudz sūdzības, nelaipna apkalpošana, ilgi gaidoši pakalpojumi un tā tālāk. Mums ir ļoti daudz iespējas šo komunālu pārvaldi padarīt efektīvāku un labāku. Sabiedriskā drošībā es uzskatu, ka ļoti būtiski ir jāiesaista jauni cilvēki mūsu sargājošajās instancēs. Arī jādomā par to, kā iesaistīt esošos cilvēkus, līdzdarboties sabiedrības būtībā, līdzdalībā šajā procesā. Izglītības sektorā mums ir ļoti būtiska izaicinājums nākamajā sasaukumā. Mums ir pievienojusies Zaļnieku arodu vidusskola, un mums ir tomēr jāredz metode, kā kopā ar uzņēmējiem izveidot efektīvu to. Paldies! Paldies jums visiem 5. Kā vienmēr esam sagatavojuši sižetu, ko mums vēlas teikt Jelgavas novada iedzīvotāji. Jelgavas novads, kurā dzīvo vairāk nekā 26 000 iedzīvotāju, ir viens no lielākajiem Latvijā. Tas izveidojies pirms 4 gadiem, apvienojoties Kalnciem pilsētai ar lauku teritoriju Valgunas novadam un 11 pagastiem. Geogrāfiski novadu šķir Jelgavas pilsēta, un tam nav centra. Kalnciems līdz ar teritoriālo reformu pilsētas statusu zaudēja. Iedzīvotāji par to gan pārāk neskumst. Vairāk viņš satrauc, ka kādreizējā rūpnieciskajā pilsētā uzņēmēju palicis pavisam maz. Jā, te teica, būs te pie mums kaut kādus te čipsi būs un vēl kaut kas būs, un nekā, Kāpēc jūs, prāt, nenāk tie uzņēmēji uz Kalnciem? Bet šeit nav nekādas perspektīvas. Viss, kas bija, nekā vairs nav. Nekā. Katastrofālā stāvoklī ir arī ceļi. Iedzīvotāji cer, ka pagājušā gadā uzsāktiem ūdens saimniecības rekonstrukcijas projektam sekos arī ielu rekonstrukcija. Problēma ir arī mazdārziņu regulāra applūšana. Ja mums viss vasar ir jāiet uz zābakiem, lai tiktu uz to dārzu, ka ūdens iet pāri ceļam, viņi saka, līdz jums vēl rinda nav aizgājusi, tā ir visa atbildi, gaidiet. Kad sagaidīsim, nezinu. Vairums pagastos galvenā nozara ir lauksaimniecība, un tur iedzīvotāji ar dzīvi ir apmierinātāki. Jauniešiem varētu būt labi ļoti, ja būtu kaut kāds futbola laukums, kur viņiem vairāk izlikt sevi. Kam te vajadzētu būt šī pagastā? Šī ciemā? Šūpoles. Nav tev kur šūpoties, jā? Nav slikoniņu, kur šļūt uz lielajām šūpolēm. Novadā īstenot arī daudz Eiropas projekti. Galvenokārt renovēti kultūras nami, izveidoti amatniecības centri un tiek būvēta sporta halla. Tomēr iedzīvotāji gaida, lai vairāk būtu pagasts vienojošu pasākumu. Lūk, kas bija sakāms novada iedzīvotājiem. Es pieņemu, ka visi 5 kandidāti būtu gatavi puikam uzbūvēt šūpoles kaut kur tuvu viņu mājām. Ja? Es lūkšu jūs rēģēt uz to, ko jūs esat dzirdējuši, tā skaitā spārnoto frāzi šeit nav nekādas perspektīvas, ko teica viena kundze vienā no jūsu ciematiem. Sāksim šoreiz no otra gala. Lasmaņa kungs. Es piekrītu, ka pie šobrīdējās situācijas varbūt tāda sajūta arī rodās, bet es uzskatu, ka domai iespējams ir attīstīt, respektīvi investīciju piesaistes, attīstības departamentā jātīst investīciju piesaistes grupa, kas būtībā radīs šo ticību tam. Un būtībā, ja būs normāls dialogs ar uzņēmēju, būs iespēja piedāvājums reāls no pašvaldības puses, ko viņa dos, lai tas perspektīva parādītos arī tai Kalnciemā. Kalnciemā ļoti vajadzīgas ir investīcijas, un investīcijas pašas nenāk, viņas ir jāatved. Un tas ir darbs pašvaldībai. Un tas ir tēma, kas ir nākamajā sasaukumā jādara. Tas ir pilnīgi ļoti reāli. Pārslavāns kundze?
Pēc mūsu partijas nostājas ir tā, ka tādās atsevišķās vietās diez vai kādam uzņēmējiem atmaksāsies renovēt šīs vecās ēkas. Tomēr vairāk šādas lietas notiek tagad biznesa centros, konkrēti teritorijā, kur ir ideāla infrastruktūra, kur ir viss sagatavots, un tagad tur uzņēmēji ir gatavi nākt arī ārzemju investori, bet šādās vietās ir maz perspektīva. Es domāju, ka perspektīvā mēs nevaram rēķināties ar to, kad visi atbrauks uz vienu ciematu un viss tur sakārtos. Tā diez vai būs. Uzņēmēji savu naudu skaita. Viņi ir gatavi iet tur, kur viss jau ir sagatavots. Ceļi, infrastruktūra, viss komunikācijas, viss tas, kas ir vajadzīgs. Tā kā pieņemsim ir Jelgavai blakus, Jelgavā. Ir jārēķinās cilvēkiem, ka viņiem būs jābrauc uz darbu, ka diez vai darbs tik ļoti atnāks pie viņiem. Es nedomāju, ka tā ir tāda ļoti rožaina perspektīva. Ļoti atklāts vārds. Jā, tas ir godīgi. Tas ir mūsu princips. Acīm redzot, tiešām skolotāji. Caunis kungs. Kalciemā nav tik traki, kā tur patreiz jau investori nāk. Problēma nedaudz ir cita, ka bijušā rūpnīcas teritorija ir privātā. Un pašvaldība nevar ietekmēt privātiem pārdot savu daļu tam vai tam. Ja, bet mēs esam raduši iespēju. Kalciemā ir šūšanas diezgan nopietns kombināts, kur cilvēks ved no Tukuma, no Jūrmalas, un kalciemnieki paši nepietiekās. Tad ir atklāta patās palaida vai sāk strādāt ieroču čaulīšu ražošanas rūpnīca, kur paplašināsies. Jā. Tuvākais laikā atvērsies jauns uzņēmums, kur ražos alumīnija logus un duris. Un ir vēl viena pāris uzņēmēji, kuriem ir interesi par Kalnciem šo rūpnīcas teritoriju, kuri ir vienojušies ar īpašniekiem, un vēl dažas rūpnīcas varētu ienākt. Bija labs piedāvājums, viņš būtu norādīts. Aklimātoru pārstrādes rūpnīca, protams, tas ir iedzīvotājiem nedaudz bīstami. Tur ir jāsaskaņo ar vidas pārvaldu iedzīvotājiem, jā, bet tas būtu radīt darbvietas, varētu šī rūpnīca būt. Tāpēc par Kalnciem mēs to zinām, to rūpu mēs turam. Un to, ko radīja par šīm Kalnciem ielām, jā, to es zinu, mēs pagājušajā gadā veicām ūdens kanalizācijas projektu, mēs negribam iekāpt, grāvī divreiz, to, ko izdarīja Iecava. Tā ir mūsu valsts problēma, ka viena ministra iedeva naudu vienam projektam, un tagad mēs šogad dabūjām naudu otram projektam lietas ūdens kanalizācija, tāpēc Kalncemnieki raud, ka viņiem ir viss slīgs nost. Jā. Šī gadā mēs realizēsim, projekts ir sākts, jau tikko sāka rakt burtiski pēc dažām dienām. Lietas ūdens kanalizācija pa šīm ielām, atkal ieliks jaunas caurules, un tad tas ielas tika sakopts. Nebija nozīmes pagājušā rudenī pēc ūdens ievadu ielikšanas noasfaltēt, un šogad zādāt jaunu asfaltu ārā. Tas būtu nesērmīciski, jā, un tāpēc mēs to nedarījām. To mēs zinām, un arī runājot par meliorāciju. Jā, Kalnciems ir tāds vieta, kā jāsabūt Kalnciem, bet jāsabūt Bļodciems, atrodas Bļodā blakus, ir karjeras un upe, un ir jābūt polderis. Mēs esam deputāti pieņēmuši lēmumu, ka mēs tur nākušā sasaukumā mēģināsim kopā ar valsti rast šo iespēju, jāuzboja vairāk kā kilometru samēram ir polderis, un tad Kalnciem pilsētas ciemats tiktu pasargāts no lielupas ūdeņiem. Jā. Tā problēma Kalnciemē. Un arī meliorācija šī sistēma, sakārtojot, mēs esam sākuši Kalnciemā darīt, kā es visā novadā. Tā ir problēma Jelgavas novadā numur 1, kā es visā arī valstī šī meliorācija, ko mēs darbojamies. Račuma kundze. Laikam ir visgrūtāk un varbūt arī visvieglāk runāt, jo es esmu pati Kalnciem iedzīvotāja un 12 gadus esmu strādājusi par Kalnciem domas priekšsēdētāju. Un jāsaka tā, ka Kalnciem būvmateriālu kombināts tika privatizēts, un tā laikam bija mūsu cerība, un tā laikam bija arī mūsu sāpe. Jo tad, kad kombinātu privatizēja, mēs visi ar cerībām gaidījām, kad tiks atjaunotas darba vietas, tiks ražots ķieģelis, tiks atjaunota rūpnīcas teritorija, bet diemžēl pagāja laiks, nauda tika investēta citās lodes ražotnēs, un šī ražošana tika aizvērta. Un dotajā brīdī šī teritorija tiešām visa ir privatizēta, un jāsaka tā, ka tās ēkas, kuras ir atpirktas, veiksmīgi darbojās šūšanas cehs, kas ir Spektrum, kas kādreiz bija pionieris un tagad pārtapa par Spektrumu, darbojās ražošana, kur ražo logus durvis un saliekamās guļbūves, kuras tiek eksportētas uz ārzemēm. Un patiešām mēs gaidām, kad Kalnciema teritorijai būs pienācīgs risinājums, bet tas viss ir saimnieka rokās, jo galā ir cena. Daudzi uzņēmēji, daudzi investori Kalnciemā ir griezušies, lai šo teritoriju varētu apsaimniekot, bet jautājums netika atrisināts, jo acīm redzot netika panākta vienošanās par cenu. Un pilnīgi atbalstu iepriekš minēto un teikto par Kalnciema ielām, jo nav loģiski, ja pabeidzot vienu projektu, mēs turpinam otru projektu, lai sakārtotu lietus ūdens kanalizāciju.
Līdz ar to es uzskatu, ka pareizi ir tika darīts, jo ielas tika piebērtas ar granti un, protams, lietus darīja savu, bet ielas bija sakoptas un līdz ar to, teiksim, būs šis pozitīvais risinājums, kad Kalnciema ļaudis vairs netiks apludināti. Un, protams, mēs esam mazā Venēcija, no vienas puses mums ir Lielupe, no otras puses mums ir Purvs un mūsu skaistie dīķi, bet arī dīķi ir aizauguši, dīķu caurtekas ir aizaugušas, un tās ir jātīra. Un tas ir nākamais solis, lai mēs varētu atgriezties pie meliorācijas un mūsu teritorijas novadgrāvju sakopšanas. Lielajā Venēcijā gan nav purvu. Nu, varbūt, bet purvi ir tie, kas ar saviem sniegūdeņiem un lietusūdeņiem mūs vēl papildus apludina. No kāda saraksta jūs ievēlēja pirms 4 gadiem? No pirmās partijas, Latvijas pirmās partijas. Jā, no kurienes daudz cilvēku aizgāja uz reģionu aliansi. Tā vismaz tāda ir novērojama. Strupuļkungs, lūdzu. Tantei ir daļa taisnība, protams, ražošana, kas ir aizgājusi prom no vairākām apdzīvotām vietām 15 gadu atpakaļ, tik ātri atpakaļ neatgriezīsies. Tas ir gan krīzes rezultāts, gan arī darbspēku trūkums vietās. Ja? Bet tas, ka viņi saka, ka Jelgavas novads nav interesants uzņēmējiem, tas man galīgi nav taisnība. Interesi par Jelgavas novadu ir. Man neliekas, ka viņi runāja par visu novadu. Man liekas, viņi runāja konkrēti par savu ciematu. Nē, Kalnciemam arī ir interesi. Šeit ir vairāk otra problēma. Kad cilvēki, kas nav jutuši intensīvu lopkopību un intensīvu ražošanu sev blakām, tur, kur ir bijusi kādreiz infrastruktūra, tagad iestājās pret to. Kā jau Ziedojuma kungs minēja, Kalciemā akumulātoru rūpnīca. Principā šitā ir Eiropas līmeņa ražošana, vienkārši iedzīvotāji vairs šo 15 gadu laikā, tur, kur ir infrastruktūra, tā ir pilsētas daļa, ražošanai atvēlēta, viņi vai baidās, vai vienkārši negrib ar to ražošanu pasliktināt savu dzīves vidi. Viņi pasaka, ka te būs lētākas cenas dzīvokļiem. Nu, tā nav. Tā ir vienkārši inertuma izpausme iedzīvotājiem. Nu, tā apmēram. Savukārt, jūs sakat, ka cilvēkiem vajag atjaunot lauksaimniecību, par to arī laukos neviens nepriecāsies, ja kāds nāks ar cūku fermu, teiksim. Ir pieredze gan Sasavā, gan Zaļniekos par šiem jautājumiem. Kaut gan, ko tad pilsētā sāksim nodarboties ar lopkopību? Manā Avotielā Rīgā diez vai būtu vietas kaut kādam ar cūku fermu veidot. Lasmeņa kungs vai Caunas kungs ir bijis labs novada vadītājs? Katram noteikti ir savas pozitīvās iezīmes un negatīvās iezīmes. Es neliktu nekādu vērtējumu. Jūs nedodat nekādu vērtējumu. Vārslabāns kundze? Jā, es šī gadījumā, kā jau vēsturnieks, atsaukšos uz Reini Kaudzītes, kas teica tā. Ja cienīgāks, lai iet pa priekšu, bet ja līdzīgi esam, kāpēc, lai pa priekšu necīnītos iet es? Visi klātesošie cer kļūt par novadu vadītāju pēc vēlēšanām. Domāju, kas par karavīru negrib kļūt par ģenerālu. Es domāju, tas ir novada deputātu kompetencē, bet diemžēl tāds ir tas uzstādījums aizgājis visā mūsu politikā. Es viņu uzskatu par kļūdainu. Vajadzētu iet runāt tikai un vienīgi par deputātu kandidātiem, bet diemžēl visi uzspiež, kas ir jūsu mēra kandidāts. Un tad tu esi spiests tā kā izvirzīt tomēr to kandidātu. Manuprāt, tas uzstādījums nav pareizs principā, un tādam nebūtu jābūt arī lielajā politikā un arī šeit pie mums mazajā politikā. Caunas kungs, jūs esat bijis labs novadu vadītājs? Nu, Jūs vārds ir locīts šādi diezgan... Šādi locīts, jā, bet es pašvaldībā esmu strādāju jau 30 praktiski gadus, esmu ievēlēts. Nu, ja 30 gadus esmu ievēlēts, tad, laikam, es kaut ko izdarīju pēc tiem gadiem, cilvēki novērtējuši manas darbus, tāpēc man nav kauns par padarītiem darbiem nevienu, ko es izdarīju novadu labā, jā, nu, protams, kā jau vadītājiem, es varbūt esmu tāds interesants vadītājs, neesmu tāds tīrais kabinetu vadītājs, esmu lauku cilvēks, arī zemnieks esmu, un Jelgavas ir lauku novads, Jelgavas novads spēcīgi, daudz zemnieki, jā. Un man ir kļūdas, kuras atzīstu, protams, jā, un pietiekami populārs cilvēks, kur esmu uzmanības centrā. Tādēļ es esmu kļūdas atzīst, ka ir bijuši viņas, jā, bet par darba jautājumu es domāju, ka esmu atdevis visu savu, kā saka, zināšanas un enerģiju novada labā, un es domāju, ka izdarīts pietiekami daudz šīs gados. Račum kundze, kā jums liekas? Es laikam domāju sekojoši. Mūsu iedzīvotājiem ir jāvērtē deputātu darbs, un iedzīvotājiem ir jāvērtē vadītāji. Mēs esam tie, kas strādā,
Un es domāju, ka šajā sasaukumā mēs esam padarījuši redzamas lietas, esam izveidojuši novada prioritātes, un arī šajā domē strādājot, es domāju, ka daudzas lietas ir sakārtotas, lai varētu turpināt strādāt arī turpmāk. Tā kā viss ir tautas rokās, un tautai ir jāsaka savs vārds. Manā skatījumā 2009. gada sasaukumā Jelgavas novadā Ziedonis bija labākā kandidatūra šim postenim. Skaidrs. Vasilānas kundze, ja jūs ievēlēs, vai jūs turpināsiet strādāt skolā? Domāju, ka jā. Es šo profesiju uzskatu par savu dzīves aicinājumu. Bet, ja tomēr būs tā, ka deputāti uzticēs man vadīt domi, es noteikti uzņemšos, es esmu atbildīgs cilvēks, godprātīgs, taisnīgs un domāju ar pietiekošu zināšanu un pieredzi, bet viss citas saimnieciskas lietas, kā sieviete izprotu pietiekoši labi, savu saimniecību vadu daudzus gadus, bet domāju, ka man būs pietiekoši daudz padomnieku, padomdevēju, visas struktūras vadīs atbildīgi cilvēki, un es uzskatu, ka es varētu tikt galā arī ar šo svarīgo pienākumu. Jā, bet vai jūs nesaskatāt tur, un es to vaicāju konkrēti kā Reformu partijas cilvēkam, tur ir diezgan liels interešu konflikts, ja jūs domē spriedīsiet pati par savu skolu? Domāju, ka nē. Kāds interešu konflikts šeit var būt? Mēs visi varam būt tikai un vienīgi sadarbības partneri. Un ja mēs ar tādu uzstādību iesim politikā un strādāsim Jelgavas domā, mēs paveiksim visus darbus. Es tikai un vienīgi ar tādu pārliecību šeit nācu. Jūs esat pārliecināti, ka jūs attiecībā uz budžeta pārdali nevilksiet deķi savas skolas virzienā? Noteikti nē. Es neesmu vadoša persona, es esmu tikai skolotāja. Pie tam es strādāju 3 skolās, tad man to deķi būs grūti vilkt. Kā citi par to domā? Jo pat labi ir saruna par to, ko domas deputāti drīkst un nedrīkst darīt ārpus savas pamatnotarbošanās. Var pateikt, kā domas vadītājs. Uz šobrīd man 17 deputātiem domē ir 5 skolu direktori. 5 gabali, jā. Bet nav bijis variants, kad mēs ļoti koleģiāli šo naudu dalām, ja tas naudas nav te visiem, cik daudz viņus ir, ja visi to redz. Un tāpēc nevar tas skolas direktors, būdams deputāts, pavilkt uz savu skolu vairāk vai mazāk, jā. Ja mums ir prioritātes saliktas visā novadā, mums izdevās, varbūt tas ir diezgan tā unikāli, ka mēs nevienu skolu nelikvidējam, apvienoties. Arī mazais skoliņš atrada vietu tagad bērndārzos, uztaisam bērndārzus. Un tad to nav bijis vajadzība. Un es domāju, ka šīs likumdošana, ko grib, kā saka, kad ir kāds interešu konflikts, es neatbalstītu to, jo lauku skolās šāda varianta nav. Nav iespējams, jo 17 deputāti ir un tās sadalības notiekās un tā nauda, cik ir, ja, piemēram, vienā skolā, mums, piemēram, pagājušā gadā mums bija tāds uzsākums visās skolās interaktīvās tāfeles. Jā, bija tā, jo, teiksim, godīgi, apvienojās 13 pagasti, 2009. gadā bija ļoti dažāds līmenis. Bija pagasti, kur bija skolas studējuši, bija pagasti kultūras studējuši, jā. Mēs pat 4 gadiem esam dabūjuši to līmeni apmēram vienādu uzcēluši arī nabadzīgākajos, kam nebija infrastruktūras. Esam sakārtojuši, arī to iedevuši, jā. Tāpēc es domāju, ka šeit Vasilānas kundzei pilnīgi taisnība, ka lauku novados tas nav tik aktuāli. Asminkungs, jūs savā uzrunā teicāt, ka gluži tik atklātas nav visas tās spriešana, kas notiek domē. Spriešana, jā, arī kolēģi, ko Reformu partijas teica, mums būtībā ir, godīgi jāsaka, ir gan ļoti grūti sekot gan domas sēdē notiekošajiem, gan ar tiem protokoliem iet netik strauji. Arī dienas kārtību var saņemt ļoti vēlu būtībā. Ja 2 dienu pirms sēdes ir publiski pieejama dienas kārtība, tad tas jau ir ļoti labs sasniegums. 3 dienas vispār rekords būtu. Tā kā tās lietas ikdienišķās būtībā komunikācija ar iedzīvotāju ir daudz par maz. Un tas, kad šobrīd iesākusies, man liekas, 1,5 gadu, ir noteikti iedzīvotāji sapulcenēs mēnesī. Arī tās ir, teiksim, tā, ja ceļo no pagasta uz pagastu, novads ir liels, reāli ir jāatrod jauna sistēma, vecās metodas, viss ir novecojuši. Un, ja mēs braucot par sapulcēm katrā pagastā vienreiz mēnesī, tas nozīmē, ka vienreiz gadā vienā pagastā ierodās vadība atrādīties tā kā sabiedrībai. Bet tā Ja 13 pagasti un 12 mēneši, tad... Jo jāapzinās jau, kad doma par pašvaldību referendumiem, ja godīgi jāsaka, pēdējo reizi uzplaiksnījis ir Jelgavas tieši novadā. Un tā ir tā doma, ka cilvēki nav gan uzklausīti. Un tāpēc arī tā ziņa ir aizgājusi līdz Rīgai un arī politiķi par to spriež. Tā ir tā doma, kas ir, es domāju, iedzīvotāji paši prasa, ka viņiem vajag lielāku komunikāciju. Strupoļkungs, jūs piekrītat, ka ir problēmas ar komunikāciju domē? Komunikācija domē. Tātad, pirmkārt, deputātam ir darbs
tieši pie lēmumu pieņemšanas. To, kā šo lēmumu aiznes līdz iedzīvotājiem pagalšu pārvaldu, jā, tieši no pagalšu pārvalžu vadītāju un iedzīvotāju posmiņš ir visvājākais, jo mūsu domas deputātu darbs ar administrāciju ir liels un pietiekošs, bet tālāk pagastu pārvalžu vadītāji, tomēr šis posmiņš, ka viņam ir jāaizvada tas līdz tiem cilvēkiem, ja, tāpēc viņi arī tur tika kā pārvaldnieki atstāti. Jo mēs esam Jelgavas novadā 17 cilvēki, tikai deputāti. Un visus 28 000 cilvēkus mēs uzklausīt fiziski nevarēsim, arī tad, ja viņi visi pēkšņi izdomātu, ka viņi ir gatavi runāt ar mums. Tāpēc ir pagastu pārvaldes, tāpēc ir pagastu pārvaldnieks, un informācija, man liekas, ir uz deputātu. Man liekas, Jelgavas novadā pietiekoši nodrošināta. Gan internets, gan telefons, gan pieņemamie laiki, un es domāju, ka sekretāri jebkuru no deputātiem var sazvanīt, man liekas, ka pat 24 stundu laikā. Kad jums pēdējo reizi zvanīja no domas 5 no rīta? 5 no rīta nav zvanījis. Ir jāsakārto vienkārši darbi tā, lai visi var izdarīt ar pašvaldību darba laikā. Un arī izgulēties, jā. Darba laikā noteikti nē. Tračumkundze, kā jums liekas par komunikāciju domē? Es neesmu saskārusies ar problēmu, kas ir komunikācija, jo varbūt mans darbs ir saistīts ar to, ka es esmu kultūras, izglītības, sociālā jautājumu komitejas priekšsādātāja. Man patiesībā darbs sākas piekdienas vakaros un sestdienās, un tad es arī braucu uz pasākumiem, un tās ir tās reizes, kad es tiekos ar cilvēkiem, un būtībā ir tā, ka ne tikai svētku reize tā ir, bet arī tā ir iespēja cilvēkiem tikties un izrunāt un aprunāt varbūt arī kādas problēmas. Un arī strādājot pašvaldībā, jāsaka, manas durvis ir atvērtas, un būtībā man ir pieņemamais laiks ceturtdiena, kas ir pēcpusdiena, bet es esmu pašvaldībā tad, kad es neesmu izbraukumā vai es neesmu kādā pasākumā, un iedzīvotāji jebkurā brīdī pie manis var nokļūt, jo pie visais arī esmu dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja, un tas jautājums arī diezgan sāpīgs un problemātisks daudziem novada iedzīvotājiem. Līdz ar to, teiksim, man šī komunikācija ar novada iedzīvotāju vispār nepastāv. Un pie visa vēl, teiksim, sekretariātā var pierakstīties novada iedzīvotājs viņam pieņemamā laikā, gan pie priekšsēdētāja, gan pie vietniekiem, tā kā es pat nesaskatu šo te problēmu. Un ja ir nepieciešams, mēs arī izbraucam uz pagastiem, jo mēs esam mobīli un mēs esam sasniedzami un mēs braucam pie iedzīvotāju. Un pat jāsaka vairāk, kad mēs šo problēmu, teiksim, man ir vispār tāda darīšana, kad man patīk braukt problēmu apskatīt uz vietas. Es nekad nemēģinu viņu risināt kabinetā. Ja cilvēkam ir dzīvokļu problēma vai cilvēkam ir, teiksim, ar ģimenes ārstiem kādas problēmas vai kā savādāk, tad es arī braucu uz vietas, skatos un šos jautājumus mēs risinām cilvēku uz vietas. Tā kā, es neesmu saskārusies ar to, ka būtu problēmas ar komunikāciju. Tā nu gan ir viena iestāde, kur blatus var nākt par labu. Blatus tur nenāks par labu, jo dzīvokļu nav tik daudz. Jā, un tur dzīvokļu nav tik daudz. Komentēju par to komunikāciju. Varbūt es jaunie kandidāti nezinu. Tūlīt beigsies domas mājā remonts un būs izveidota deputātu darba telpa, kurā būs arī visi šie internetu pieslēgumi, jo vecajā zālē vienkārši nevarēja, tagad viņi būs un varēs redzēt tiešraidē visas šīs domas sēdes un nebūs nekādas problēmas. Es domāju, komunikācija mūsu mājas lapa ir pietiekoši laba, kurā iekšā ir visi domas sēžu jautājumi, laicīgi ielikti, Lasmaņkungs, nevajag teikt, ka nav laicīgi ielikti. Viņi ir un atveries vaļā mūsu mājas lapa, paskatieties, viss tur ir un cilvēki. Un es, piemēram, komunicēju labi, es pats, kā saka, ļoti daudz braucu par novadu, tiekos ar iedzīvotājiem, un es ļoti daudz pēdējā laikā, man tas tieši pat patīkās, kad cilvēki ar mani sazinās e-pastā. Es viņiem atbildu, ļoti daudz mēs e-pastā izmantojam. E-pastus. Visiem ir bijis jāiemācās ātrāk uz klaviatūras rakstīt. Jā, bet cilvēki, jo mūsu pagastos pietiekoši daudz, arī mājās cilvēkiem ir kompjuteri pieejami, datori, un mēs ar domu sazinamies šādā veidā. Labi, ka jūs to darīsiet. Es gan tikai konstatēšu, ka Wi-Fi sistēmas nediferencēs starp remontētām un neremontētām telpām. Tās ir bijušas pieejamas jau diezgan... Nē, mēs vienkārši, mums nebija, kā saka teikt tā, atkal ekonomika līdzekļus, kāpēc mēs būtu šī gadu iepriekš, vecajā zālē likuši iekšā naudu, tās iekārtas visu likuši, mēs tā pie remonta reizes ieliekam visu, mums sagādājam normāli, tāpēc. Bet par to runu.
Tas nozīmē, ka komunikācija būs laikmetīgāka, modernāka un mūsdienu tehnoloģijas tiks izmantotas. Par to man liels prieks. Un, manuprāt, tas arī ir tas iegums. Ne tas, ka mēs to ierakstījām programmā. Bet, ja kaut viena mūsu frāze veicināja to izdarīt, tas ir tas iegums visiem. Un tas ir tas galvenais. Ne jau šīs partijas programmas tik ļoti, un varbūt kādas vienas partijas programmas. Šeit es gribētu atgādināt, ko Jānis Čakste teica Latvijas pirmajā dzimšanas dienā. Un viņš teica tā: mēs nevaram aprobežoties ar kaut kādas partijas programmu. Nekādas atsevišķu grupu intereses nevar pastāvēt tik mazā valstī kā mūsu. Latvijas valsts intereses ir par visu augstāk. Es novēlu mums visiem to vienmēr atcerēties. Tāpēc man tik ļoti patīk skolotājs. Viņām ir citāts kabatā katru vienalga, pa jebkuru tēmātu. Skolotājs un mācītāji. Bet no vēstures vajag mācīties un ļoti daudz ko mācīties arī no kļūdām. Es vienkārši uzlikšu jautājumu uz galdu. Ko novadam nozīmē tas, ka ir tas nosacītais begemots Jelgava pa vidu? Gan labumu, gan sliktumu. Pēles Prūčkungs piedāvāja apvienoties, un es biju viens no pirmiem, kas atbildēja viņam, ka es gatavs pilsētu pārņemt tūlītās, kā smējām. Mēs esam pilsētu aptvēruši. Jā. Saprotiet, mums ir kopīgas daudz lietas izglītībā, transportā, jā. Kas varbūt ar laiku, es pieļauju variantu, ka varētu būt šī sadarbība un šādā veidā, jo skolnieks mēs tagad brauc uz pilsētu, jo vidusskolas, kas tuvāk dzīvo pagasti pilsētā, izmanto pilsētas vidusskolas, jā, savstarpēji norēķini, bija šī problēma, jā. Nu, arī absurds, jā, mūsu būtiskais pilsētas robeža ir Aizupas skola, kurā mēs esam spiesti, tagad būvēsim nākušā gadā klāt skolai piebūvi. Tāpēc laikā Jelgavas pilsētā lielās skolas stāv tukšas. Bet šī mūsu Aizupas skolā mācās apmēram 60% pilsētas iedzīvotāji, kuri dzīvo pilsētas pierobežā, bet viņi pilsētnieki, jā. Viņi kaut kas man dusmīgs, kad es gribu skolu būvēt. Bet man nav izējas, man tajā skolā ir 200 vietas, ar šodien mācās 300 bērni. Nu, ārprāts, tāpēc. Un tā arī paši ir pārvadājumi, jā, jo pilsētas autobusi izbrauc ārā uz novada teritoriju, uz ciematiem, apmēram kilometrs 10, apmēram, jā. Tā kā šī sadarbība pa pilsētu, domāju, ka ir, un arī rada pilsētu problēmas, protams, zināmas mums. Bet arī uzsūc visas investīcijas. Nē, nav tik traki. Es domāju, ka mēs investīcijas arī piesaukuši daudz piesaistam laukiem, jā. Bet, arī mēs atkal pilsētā ienākam tādu jaunieti. Man arī kolēģi teica, uzņēmē darbībā mums ir mazie mairažotāji, izveidojusies ir kooperācija, un mēs pilsētā tuvākā laikā atvērsim Jelgavas novada tirgu. Mēs uzliksim 3 mājiņas. Tirgus mājiņas pilsētas centrā, kurā varēs šie mairažotāji patiešo tirgoties šajās. Mums ir daudz, mums ir Sveica mājas slavenā, ja, kur pateic Briselē bija un ļoti labi sevi reklamēja, jā, Maiznieks Jānis. Mums ir sasavā taisa dēsas, mums ir taisa siera, mums ir piena, daudz visādi mairažotāji, kuri varēs šajā mūsu Jelgavas novada tirdziņā tirgoties pilsētniekiem šo produkciju. Patreiz viņi brauc, viendien nebrauc pie kaut kādiem lielveikaliem, tad lietus līsti būdiņā un tādā. Tas ir mūsu devums šiem mazajiem mairažotājiem, jā, novada devums būs tāds. Nebūs vajag jābrauc pie Mārtiņa Rītiņa Rīgā ar savu produkciju. Jā, var izbraukt. Mans viedoklis ir, ka tas, ka Jelgava ir mums pa vidu, tas tomēr ir pozitīvi, jo pirmkārt tas ir, tur arī viņi vairāk vai mazāk daudz novadnieku strādā. Bet viens no tādiem pozitīviem ir tieši turismas, jo ir pilsētā tomēr to turistu vairāk, un pat cik mums ir sadarbība ar turismu aģentūru Jelgava un Jelgavas novadam, tad ļoti liels pozitīvs ir tas, kad šī Jelgavas kultūras un turisma iestādes piedāvā tieši ekskursijas uz Jelgavas novadu. Un ja mēs vēl paplašinām šīs, teiksim, turismu variantus, ja, tad tā sadarbība tikai zels un plaukst. Jā, mēs vispār atrodamies pat labam vienā ļoti nozīmīgā turisma objektā. Jā. Es domāju, ka jebkurā gadījumā var jau teikt, ka es personīgi vērtēju pozitīvi, ka mēs esam atsevišķi un mums pašiem sava teikšana novadniekiem. Jo, ja mēs būtu apvienojušies jau tajā iepriekšējā apvienošanās kārtā ar pilsētu, mēs domāju, daudzreiz būtu neapskaužamākā situācijā. Bet, ja tā ilgtermiņā skatās, es domāju, ka viennozīmīga reforma nestāv uz vietas un agri vai vēl mums būs kaut kādas, teiksim, kooperācijas sistēmas, kas būtībā pilsētu uz vienos kopā ar novadu. Jo mums ir daudz tomēr kopīgi izglītības sistēma, mums jāsadarbojas, domāju, kultūras sistēma, sports, tās lietas, ko mēs nevaram, un turismas, kurām mēs nevaram atrauties. Mēs varbūt varam palikt ar divvaldībām dažādos modeļos, bet mums jebkurā gadījumā mums ir jādomā par kopā draudzību. Atvainojos, mums laiks ir beidzies. Aigars Strupulis, Aieta Račuma, Ziedonis Caune, Inese Varslavāne un Madars Lasmanis. Kā vienmēr šajā raidījumā es ļoti apolitiski saku, lai jums visiem beidzas.
Paldies, dāmas un kungi, ka šovakar skatījāties. Līdz nākamreizei Kārlis Streips jums saka visu labu!